Kas varbūt ir kaut kā tāda biežāk uzdotie jautājumi tieši varbūt ģimenēm, tieši atpūtas laivu iegādē? Nu, ģimenē, protams, aktuālais jautājums ir, cik tad šī laiva patērēs, ko, protams, ir ļoti grūti pateikt. Tāpēc, kad drīzāk tā, ko mēs varam pateikt, tas ir, kāds būs patēriņš uz nobraukto kilometru. Ja? Jo mēs varam braukt ar 50 km/h, mums būs viens patēriņš, mēs varam braukt ar 5 km/h, mums būs pilnīgi cits patēriņš. Tā nav mašīna, tā ir laiva, viņai mainās. Bet tas, ko vidēji mēs varam pateikt, ka šāda tipa laivai apmēram būs 1 litrs uz kilometru patēriņš. Nākamais, ko ģimenes domā parasti, ir ar kajītēm un tualeti. Tā ir tā robeža šķirtne, tualete. Ja jūs saprotat, ka jums vajag laivu ar tualeti, tad ar 21. izmēra laivu jums nepietiks ar 6 metrīgi, tad jums jāskatās kaut kāda ap 8 metri laiva, kurai ir tualete. Kajīte, visi domā par kajīti, bet beigās tā kajīte pārvēršas par mantu noliktu, it īpaši mazajām laiviņām.